muskuļu audzēšana ir pārāk vienkārši. Tā kā tev ir tikai jādabūna pietiekams stimuls, tev jādabūna pietiekam daudz izejvielas, no kā taisīt tos muskuļus un laiku, kad viņus taisīt. Pum! Tik vienkārši. Lai tā kā saprastu, ko tev tieši jādara, nu, mēs varam iet pie tā stimula un teikt, ka tev vajag vismaz 9, lai optimāli 9 reizes tev vajadzētu aiziet līdz tādam brīdim, kad tev vienkārši, nu, tā kā rītīgi grūti ir, rītīgi grūti vairs nevar izspiest. Un, nu, daži to sauc par mehānisko nespēju vairs tā kā izspiest. Principā es visu tā daru. Un tāds tev vajag 9 sets priekš katras muskuļus. Nu, ja mēs vēl to gribam vienkāršot, principā tev vajag 9 reizes taisīt kaut ko, kur tu stum uz priekšu, 9 reizes, kur tu stum velc uz velc, un 9 reizes, kur tu tā kā ar kājām tieši to pašu dara. Principā. Un tad mēs ejam pie tā, ko ēst. Tev vajag ēst proteīnu. No kā tev muskuļi ir veidot? No proteīna. Lai tu saprastu, cik daudz jāēd proteīns, ir vienkārši jāpaņem savs svars un jāreizina 2,2. Bet visticamāk, tu nerakstīs kalorijas un nerakstīs tos makro nekādus, un tas nav vairs vienkārši, vai ne? Bet vienkāršot būtu tā. Es tev varu iedot kaut kādas, apēd tur tik daudz olas, apēd tur tik daudz gaļu, bet vienkāršojot, lai dabūtu tās izaivielas, tev katrai dienai jābūt gaļai klātī pie ēdienreizes. Viens ēdienreizes vismaz, tev jābūt gaļai klātī, un es tev iesaku vismaz 4 olas ēst. Tas ir, bum, tāda sastāvdaļa no kā taisīt muskuļus tev ir. Vēl, lai uzbūvētu šo vispār masu, vienkārši tā, kad tu ēd papildus. Tā, ka tev gribās reāli vēmt, principā. Tas ir labākais, ja tev ir tā kā grūtības uzaudzēt masu, tas būs tas, kas tev jādara. Ja tu vēlies nomest svaru, tad neēd neko, kas ir apstrādāts. Ēd tikai viens sastāvdaļas ēdiens, un tu dabiski kļūsi šredat. Tur tā kā arī, ja tev ir sūdīgākās ģenētika, tu ar šo varēsi dabūt gatavu to. Tad, ejot pie atpūtas laiku, kad tev tie muskuļi aug, tev vajag gulēt. Tik vienkārši. Tā kā tev vajag noteiktu laiku iet gulēt, noteiktā laikā celties. Vislabāk, ja tu ej noteiktā laikā gulēt un celies tagad, tu vari piecelties. Tagad, kad tu pats piecelies. Šis ir tīri vienkārši izveidojums, ja tu vēlies agrāk celties, lai tu varētu pastrādāt, vai kaut ko cits izdarīt, vai iziet uz treniņu, vai kaut ko tam līdzīgi, tad vienkārši sāc celties tajā laikā, kad tu vēlies. Pēc 3 dienām, ja tu ies gulēt un nedzers nenormālu kafiju vai kaut ko tam līdzīgi, pēc 3 dienām tev šis cikls būs šitā. Tātad, ja tu ievēro šīs 3 lietas un būs konsekvence ar tām, bum, tev muskuļi augs. Viņiem nav kur citur sprukt, jā, tev jābūt ja mēs uztveram ļoti stingri uz šo konsekventu, tev jābūt konsekventam, tu nedrīkst īsti apstāties. Tu vari apstāties mazliet, bet tev jābūt ilgtermiņā šīm visām lietām. Protams, katrā no šīm lietām, īpaši tajā stimulu daļā, ir daudz zinātne aiz tā, un daudz to var pētīt. Piemēram, tur tajā stimulā būtu tā, ka, ja mēs ņemam spiešanu, tad mēs spiešam mazliet uz leju, mazliet uz augšu daļu, un daļu tā. Ja mēs vilkšanu darām, tad mēs velkam vertikāli un horizontāli. Ja mēs spiežam ar kājām, tad mēs vai tā kā pietupienas taisam, vai mēs strādājam tā kā eņģa, principā to dībainu uz āru spiežam un uz priekšu spiežam, tas dabūna aizmugurē to visu ķēti nostrādāt. Un tad varbūt tādas lietas, kā tur netaisi tos 9 setus tajās 48 stundās, bet taisi tikai 6 vai mazāk, bet mēģini dabūt tos 9 setus kopēji, un tad vēl var kaut kādus papildus vingrinājumus, lai tieši stimulētu noteikti muskuli. Ja tev patīk šis veids, kā es uztveru trenēšanos savā dzīvē, un tu vēlies, lai es tev palīdzu ar to, aizdod pašu kaut pirmo linku aprakstā. Tur ir 1-pret-1 coachings, kur es tev vienkārši no tevis prasu tikai pirmsbildi un pēcbildi. Un es gribu tev palīdzēt reāli redzams rezultāts sasniegt. Un es pārliecināts, ka tev to var izdarīt. Tā kā tikai piesakies pačakosim, vai mēs esam labs mečs. Un pačako arī 2. un 3. linku aprakstā, ka šī Latvijas izaugsmes cilts, kur tikšos sev arī katru svētdienu 8 no rīta es veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs stāstam savus mērķus, dodam padomus un ejam vienkārši uz saviem mērķiem ar šo ciltu sajūtu.
Bet tas ir vispār šī video. Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tagad nospēt sakni podziņu. Tu vēl neesi to izdarījuši. Nospētījuši gaisā. Aizsūt savam draugam, ja liekas, viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani izšojamies caur atmosfērai.